Pilsētā, kurā piedzimst vējš, Liepainieki un Liepājas viesi Elektrumu dāvā enerģiju pasākumos mūsu olimpiešiem. Enerģiju sniedz. Čau visiem! Esam Liepājā, tiešām pilsētā, kurā piedzimst vējš. Varbūt vējš nepūš tik traki, kā parasti mēs esam raduši un pieraduši Liepājā sajust, bet neskatoties uz to, enerģija, draudzīga enerģija Elektrumu pasākuma ciklā enerģija olimpiešiem tiek sniegta arī no Liepājas pludmales. Un te mums radās jautājums. Mēs zinām, ka vējš pūš, vējš var radīt enerģiju, it īpaši vēja ģeneratoros. Tad es noskaidrotu pie liepainiekiem un Liepājas viesiem, vai viņi zina, kur tad tas vējš īsti piedzimst. Kā tev, braucot ar motociklu, Liepājas vējš vairāk ir traucējis vai palīdzējis, jo viņš arī pūš pretī? Tieši palīdzējis, jo vējš arī norūd un uzliek liekas pārbaudījums, un kad tam tiek pāri, protams, dubults gandarījums par to. Klausies, kā tev liekas, vējš palīdz vai traucē sportistiem uzrādīt labus rezultātus? Palīdz. Kā viņš palīdz? Sportisti var būt ātrāki. Bet ja vējš pūš sejā? Vēsums. Arī palīdz? Jā. Nu, taisam bildi. Jā. Kur Liepājā tas vējš dzimst? Jūrā. Un otrs jautājums, vai braucot ar riteni vējš traucē vai palīdz? Gan palīdz, gan traucē. Uz kuru pusi brauc? Un kāds vējš jums labāk patīk? Pretvējš. Bet tā viņš traucē? Tieši labi. Labāks teniņš. Ļoti labi. Sacensības bērns. Liepājā. Pludmalē, kā nu bez tā esam satikuši arī Kristapa Porziņa māmu Ingridu. Labdien! Labdien! Šodien mēs Liepājā esam atraduši tādu draudzīgu enerģiju mūsu olimpiešiem. Ko jūs varētu novēlēt mūsu olimpiešiem, gatavojoties Rio de Janeiro olimpiskajām spēlēm? Es jau tikko rādio teicu, es vispār apbrīnoju visus sportistus kā tādus, ja, jo tāpēc, ka viņi ir tā kā izredzētie. Viņiem Dieviņš ir uzdāvinājis tādu spēku un izturību un galvenais darboties gribu, ja, lai sasniegtu savus mērķus. Tāpēc es viņus visus abrīnoju un es viņiem visiem novēlu visu pašu to labāko, tāpēc, ka es zinu, cik tas ir smags darbs. Smags darbs ir arī uzklausīt visu šo te atbalstu no atbalstītājiem, no līdzjutējiem. Jūs jau pati to esat izjutusi gan uz savas ādas, gan uz pleciem. Tagad arī Kristapu piesako katrā mīļā brīdī. Ko sportistam tas nozīmē un vai šādi pasākumi tiešām kaut nedaudz, bet var uzlabot sportistu rezultātus? Jūs ziniet, es nevaru baigi spriest par katru sportistu, kā viņš to jūt, bet man liekas, es vairāk izjūtu caur Kristapu, tad, kad mēs gājām uz draftu un kad mēs esam maz valsts. Un ja visi kaut ko novēl labu, turprāt vētru un sportistu un futbolistu un basketbolistu, man liekas, nekā foršāk nevar būt dzīvē, ja tu tādu atbalstu saņem. Ja? Tā kā
es tikai par to, es domāju, ka to jutīs katrs, caur kaut kādām māņu orgāniem, varbūt ne gluži, caur ausīm, bet es domāju, ka viņš sajūtīs, ka jā, spēks ir manī. Un tad atklājiet mums mūžu seno noslēpumu, kur Liepājā vēži dzimst. Visur. Kā jums liekas, kurš vējš ir draudzīgāks un pozitīvāks mūsu sportistiem? Es domāju, ka Dinamo vējš visdraudzīgākais. Pilnīgi var pievienoties. Vēži dzimst visur – jūrā, mākoņos un arī pilsētas ielās. Un pats galvenais, ka šīs vējš ražo draudzīgu enerģiju, kuru mēs sniedzam visiem mūsu Latvijas olimpiešiem, kuri aizstāvēs un pārstāvēs mūsu valsti Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs. Nākamā svētdien pēdējais uzlādes posms Rīgā 10. jūlijā. Arī mēs gaidām jūsu draudzīgo enerģiju par stipru Latviju!